par tiem nodibinājumiem, kas nav pieminēti komercreģistrā, bet kas ir vēl efektīvāki tiesību laukā, par kuriem mums neviens līdz šim varbūt nav stāstījis. Iespējams, tu esi aizdomājies par to, ka tā realitāte, kuru tu redzi ikdienā, internetā, masu mēdījos, uz ielas, atšķirās no tās realitātes, kurā tu sevi jūties piederīgs esam. Iespējams, tu esi aizdomājies par to, ka tas, kas ir apkārt, nevisai labi saskan ar to, kā tu to saproti un kā tu to spēj sev iztulkot. Tāpēc iespējams tu esi nonācis līdz tam atziņas slieksnim, ka tu esi sapratis to, ka tev ir vajadzīga zināšanas, informācija, kur tu vari praktiski pielietot, lai sāktu atšķetināt īsto no neīstā un lai tu saprastu to, kas ir darbojošs un kas nav darbojošs, kas ir dzīves, kas ir nedzīves. Iespējams, tu esi jau nonācis līdz tādam apziņas līmenim, ka tu sāc saprast, ka tev ir pašam jāpārņem savu realitāte un jākļūst par savas realitātes autoru. Tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, kur un kā var saņemt šīs te zināšanas, informāciju, kā kļūt par savas realitātes autoru. Tāpēc ir izveidots šāds te praktiskās apmācības kurs, praktiskās tiesības, kurā mēs kopumā izejam cauri tādam kopskatam, kā ir izveidota šeit esošā matrica, kas stāv aiz šīs te matricas un kādas lomas, kādi personāži šeit spēlē un kas ir tie, kas dīda šos te kauliņus šī spēlē. Un pats galvenais arī saprast to, kas esmu es šajā spēlē. Spēlētājs vai kauliņš, kuru kāds bīda. Tāpēc šajā te kursā mēs izstāstīsim par to, kā šeit viss ir izveidots, kā mēs to visu redzam tīri no praktiskā skatījuma, kas jau ir redzams, kā tas viss strādā, un arī izstāstīsim par to, kā ir izveidota šī te tiesiskā hierarhija dažādos līmeņos, un kā šī te hierarhija iedarbojās uz tevi ikdienā, un kas tu esi šajā hierarhijā, kurā līmenī tu esi, un kā var izmainīt esošo, pastāvošo lietu kārtību šeit, ja tu to vēlies. Kursa tēmas ir vairākas, viņas ir vairāk saistītas tieši ar praktisko informāciju, kurus var iemācīt, praktisko informāciju, kuru var iemācīties pielietot ikdienā, dažādās praktiskās un sadzīves situācijās. Un viens no pirmajiem nopietnējiem soļiem šajā te kursā ir pirmais autora dokuments. Tad uzrakstīt pirmo autora dokumentu nav izrādās nemaz tik vienkārši. Kāpēc? Tāpēc, ka vienkārši mums to neviens nav mācījis, un mēs to nekad neesam darījuši. Šis dokuments saucās pašnoteikšanās, kad tu pats uzraksti galvenais jau sev pašam, kas es esmu. Šis autora dokuments paver durvis uz tavu apziņu, uz to, kā tu sevi saproti,
šajā telpā, šajā laikā, šajās izpausmēs, kurās tu esi šeit šobrīd. Šis dokuments arī ir juridiski pats augstākais dokuments, jo šis ir privāto tiesību dokuments, kura autors esi tu pats. Ja tu viņu esi uzrakstījis, tad pienāk brīdis, kad tu viņu var arī sākt praktiski pielietot. Tāpēc, sākot jau ar šādu dokumentu miedarboties ar sistēmu, tu spēr pirmo soli šī te spēlē, kad tu transformējies no figūras uz spēlētāju. Tu sāc apgūt, sāc mācīties pielietot savu brīvo gribu un savas tiesības. Šī kursa tēmā ir iekļaut arī tādas svarīgas lietas, kā saprast, kā ir veidojusies tiesības kā tādas, kāda ir šo te pastāvošo tiesību izcelsme, kādi ir šie te tiesību līmeņi, kurā no līmeņiem atrodamies mēs šobrīd un kurā līmenī atrodas citi, kurus mēs varbūt ikdienā nepamanam un neredzam. Tātad, un praktiskā informācija par to, tātad, kā miedarboties ar pastāvošo sistēmu, arī šeit, tā skaitā Latvijā. Tātad, mēs iziesim cauri arī tādai tēmai kā tiesiskie statusi, tituli un apgūsim, kā praktiski strādāt ar šiem te statusiem juridiskajiem un kā viņus praktiski efektīvi pielietot dažādos tiesiskos darījumos un dažādās sadzīves situācijās. Mēs iziesim cauri tam, lai saprastu, kā ir uzbūvēta šī sistēma, pārvaldes sistēma šobrīd, kāda ir šīs sistēmas valoda, lai mēs viņus iemācītos gan lasīt, gan arī pielietot attiecībā pret sistēmu. Mēs apgūsim vekseļa tehniku un vekseļa struktūru, kas dos mums iespēju saprast, kā pareizi rakstīt dokumentus sistēmai un kā pareizi dokumentus lasīt, kur nāk no sistēmas, un kā pareizi uz viņiem reaģēt. Tātad ļoti svarīgas šīs te praktiskās iemaņas darbā ar dokumentiem. Kursa ietvaros mēs iemācīsimies rakstīt gribas izteikumus, kas ir viens no primārajiem tiesību spējīgā, tiesību subjektā dokumentu nosaukumiem. Iziesim cauri arī tādā tēmai kā konkludentās darbības tiesiskajā laukā. Parunāsim par tiesiskiem darījumiem, kā viņi veidojas, kā viņus dibināt, kā viņus vadīt, un izrunāsim arī par tiesiskiem nodibinājumiem, par tiem nodibinājumiem, kas nav pieminēti komercreģistrā, bet kas ir vēl efektīvāki tiesību laukā, par kuriem mums neviens līdz šim varbūt nav stāstījis. Un nobeigumā, šī kursa nobeigumā būs praktiskās tehnikas, tātad darbā ar tiesībām un dažādu līmeņu dokumentiem, ar kuriem mēs sastopamies ikdienā, kas ir rēķini, sodi, līgumi, pilnvaras. Tātad iemācīsimies praktiski pielietot šos dokumentus un praktiski juridiski pareizi viņus sastādīt. Iespēja ir dota katram. Katrs ir atbildīgs pats par sevi, kā viņš šo iespēju izmanto. Šis kurs ir paredzēts tiem, kas vēlās rīkoties.
kas ir gatavi darīt, ne tikai klausīties un vērot, jo tikai darot var izdarīt.